Šodien notika, es gribētu teikt, treniņš žurnālistikas studentiem, kur studenti patiesībā trenējās strādāt ziņu aģentūrā. Tā kā es redzēju, ka mūsu studenti ir gana spējīgi, gribēju viņiem atvest šeit kādu īstu intervējumu, kas varētu būt cietāks rakstiņš un arī no otras puses interesantāk viņiem pašiem. Un tāpēc es uzaicināju Zatlerkungu. Jā, jāsaka, viņš sniedza gana labu treniņu studentiem. Viņš ir redzēt, ka viņa cilvēks ir trenēts, ka viņam ir pieredze preses konferencēs, un viņš zina, kā atšūt cilvēkus, ja viņam nepatīk atbildēt uz kādu jautājumu. Valdis Zatlers arī izmantoja dažus tādus paņēmienus, ko tiešām politiķi mēdz izmantot gan intervijās, gan preses konferencēs. Viens tātad īsti neatbildēt uz jautājumu. Bet jūs izteicat viedokli, tas ir ietekmīgi cilvēku grupu intereses, kas ir šie ietekmīgie cilvēki un to grupas tādā gadījumā? Tad ir darbs pētnieciskai žurnālistikai. Otrs, ka viņš uzdevā pretjautājumus, tas bija diezgan interesanti. Vai jūs zināt, kas ir Es nekandidēju. Polijas prezidents? Vai jūs zināt, kas ir Polijas prezidents? Tepat Kaimiņos. Vai jūs zināt, kas ir Igaunijas prezidents? Es nezinu, tiešām. Svarīgi, jūs izskatāties nepārāk labi. Es uzskatu, ka uz man jautājumu viņš pilnībā neatbildēja. Tur nebija erudīcija, bet tur vairāk par gatavību un kompetenci rīkoties valdībā. Tur var redzēt, kurš tiek galā un spēj to sarunu novadīt un nonākt līdz jautājumam, kurš apjūk un līdz atbildēji īsti netiek. Varbūt ir kāda lieta, ko jūs nedarāt. Cik maksā friziera apmeklējums? Es to zinu, jā, saprotu. Viņš vienkārši atrada viņa to sāpīgo punktu, un viņš vienkārši neizturēja, pārāk emocionāli reaģēja. Es domāju, ka tas bija jautājums tieši tāds, kāds bija vajadzīgs. Viņš tomēr, man liekas, uztvēra mūs vairāk kā students, nevis tā. Viņš to visu arī tā kā mazliet varbūt kā spēli. Viņš, protams, bija izrādīja cieņu pret mums, protams, bet, tas nebija tā, kā tā būtu īsti preses konferences, tas bija vairāk tā kā spēle, manuprāt, viņam. Kā jūs uzvedīsieties īstā preses konferencē, ja gadīsies? Man liekas, pirmais ir tā drošība, pārliecība, iet uz savu pārliecību, savu jautājumu, un ka tas ir īstais jautājums, ko tu vēlies pajautāt. Un, būt pārliecinātam un nebaidīties no otra cilvēka, no tā, ka viņš izvairās vai iet ar pretuzbrukumu, kā gadījās šajās reizēs arī pāris jautājumos. Un, jautās līdz brīdim, kamēr tu gūsi savu atbildi.